Laiciņš uz goda. Zini, ko es darīšu brīvdienās? Paņemšu kādu glītu lellīti ar augstu intelektu un plašu izglītību un laidīšu lejā pa Daugavu. Zaļais. Redzu zaļo. Ej, klausies, ir ideja. Ņem bērnus un braucam kopā. Laivu mēs varam noīrēt. Tur jūs varēsiet visādus putnus, cik usiet safotografēt. Mašinists Petersons klausās. Atcerieties, pie Rīgas tiek remontēts ceļš. Ko? Pie Rīgas tiek remontēts ceļš. Jā. Skaidri. Beidzot vienu kārtīgu cilvēku satieku. Sveiks, Darkevics. Sveicināts, nāc. Izmaksāšu mēriņu. Tu taču agrāk tā nemēji. Ejam, es maksāju. Varbūt domā, ka man naudas nav. Es tevi konjakā varu nobādēt. Klausies, ja pāri normai, tad nevazājies par sliedēm. Saprot, man šite ar vienu tipu vajag, rēķināties. Varbūt iecitīsim vienu. Nē, uz redzēšanos. Laimīgi. Bravo. Labrīt, tētuk. Labrīt. Domāju, ka tu vēlāk pārbrauksi. Mēs te mācījāmies. Drīz eksāmeni. Redzu. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos? Uz redzēšanos. Jā, vakar mamma bija atnākusi. Ak tā? Konfekšu kārbu atnesa. Redz guļ? Guļ. Trauks varēja nomazgāt un brāli vairāk pieskatīt. Labi. Papu, man vajag kursa darbu, kur tu iedo mašīnrakstītāju pārrakstīt. Dabūs pēc pusdienām.
Klausos. Klausieties, mums vajag satikties. Jūs saņēmāt no manis 4000 rubļu. Klausieties, mums ir nepieciešams satikties. Turpmāk par katru reisu es jums maksāšu atsevišķi. Neaizmirstiet turēt mēli aiz zobiem. Nu, es taču jums to skaidroju gan vakar, gan aizvakar. Cik man jāmaksā? Piedodiet, lūdzu. 20 kapeikas par lapu, kopā 3,40. Tūlīt. Paldies. Lūdzu. Jā, es jūs klausos. Jā. Acu mirkli. Tā. Tūlīt. 7. maijā. Jā. Lūdzu. Tamāra, ienākušos dokumentus, lūdzu. Tūlīt iešu. Brauksiet uz dienvidiem, mīļais, nedariet pāri. Palaidiet ziņu, viesnīca būs jūsu rīcībā, mēs visu nokārtosim. Pateicos, Uz redzēšanos. Laimīgi, Paldies. uz redzēšanos. Uz redzēšanos, Tamāra. mīļā. Lūdzu. Lūdzu man piedot. Iesniegumu nepaspēju pārakst. Nekas. Nu, ko tur prasa? Eļas krāsas tukumu 11 tonnas. Tā. Nerūsošais skārts uz pleskavu. Jā. Sakiet, Tamāra, vai jums ir draugs? Nē. Kabelis uz Mogiļevu. Jā. Viss. Pateicos. Pagaidām viss. Tamāra. Pagaidiet mazliet. Tamāra. Ceru, ka būs jūsu galvē. Ranču. Vai patīk? Patīk. Bet es nevaru pieņemt šīs smaržas. Tamāra, saprotiet mani pareizi. Tas ir par darbu, par jūsu uzticību. Pieņemiet, lūdzu. Liels paldies. Tamāra, vai jūs nevarat man veltīt vienu vakaru? Jau pusgadu mēs strādājam kopā, bet nevaram atrast laiku, lai parunātos divatā. Jūs to nopietni? Nopietni. Lūdzu. Gribu aprunāties ar jums atklāti. Man ir konkrēti priekšlikumi. Ņemiet, lūdzu. Lūdzu. Pateicos. Patiešām nezinu, vai būs ērti.
Imants! Atvainojiet. Imants! Apturi! Apturi! Nu, vai zinu, ko tu trako? Atvaino diedēļ, bet man nepieciešama tavu palīdzību. Kas notiek? Preču stacijas iecirknieks sabraukt cilvēks. Ir aizdoms? Pagaidām nekāda, bet viss izskatās diezgan dīvaini. Nu, kā būs? Man atkal sacīja, ka saķet gar deguni. Veselu gadu skrūvēju metenē mašīnu. Brauksim. Aiziet. Paldies, es tikai atlaidīšu operatīvo. Darkevičs nemaz nebija tik pilns. Vai nu daudz vajag, kad stāv tik tuvu ar vērauju apakšā? Kad ilgi strādā uz dzelzceļa, sāc zaudēt uzmanību. Sadragāts krūškurvis un bļodas kaulu josla. Uz sejas un ķermeņa daudz griestas un plēstas brūces. Kājas sadragātas. Kas vēl? 2 lūzumi. Atklāts liela kaula lūzums. Brauksim uz nodaļu. Nē, es pagaidīšu Igoru. Ar lieciniekiem viņam labāk runāt tūlīt. Nu labi. Kas ir noticis? Tu tāds bāls? Ak, Dievs! Ar bērniem kaut kas atgadījies. Tu neesi mājā viena? Kas noticis? Iesim pie tevis. Nu, nāc. Šeit. Mirdz. Nu? Man steidzīgi vajag naudu. To, ko tev iedevu, kad tu no mums aizgāji. Tu taču zini, mēs ar vīru to iemaksājam par kooperatīvu. Mirdzu, šī nauda ir zakta. Saprot, man ievilkuši kaut kādās netīrās mahinācijās. Bet bez naudas es nevaru iet uz miliciju atzīties. Tu esi jucis. Kas tev deva to naudu? Nezinu, Mirdza. Pārskaitīju uz krājkas. Vai jums nav kaimiņiem šīs dienas televīzijas programmas? Nē. Žēl. Piedodiet. Un ko tev lika darīt, lai iegūtu šo naudu? Nezinu. Kāpēc tu baidies tik ļoti? 1000 par velti nedod. Acīm redzot, esmu kaut ko darījis. Tikai nesaprotu, ko.
Nē, tas gluži vienkārši ir drausmīgi. Es nezinu, kā tev palīdzēt. Ja mēs šo iemaksu atprasam, tad mums vēl gadiem ilgi būs jākvan šajā istabā. Bērns es arī te nevaru atvest. Citreiz par bērniem tagad mēs nerunāsim. Es nesaprotu, no kā tu baidies, ja tu neesi vainīgs. Tas man noticēs, ja es ieradīšos milicijā bez naudas. Ah, es jau aizmirsu. Tu vienmēr un no visa baidies. Baidies, ka mums nebūs kur dzīvot. Ka nespējas uzturēt 2 bērnus. Ak, kā tu man esi nomocījis par savām bailēm. Saki man, tu nekad un ne no kā neesi baidījusies. Es te visus pazīstu. Sāksim ar noliktavas pārzini. Paļaujos uz tevi. Lūdzu, sēdieties. Ar ko varu palīdzēt? Sakiet, vai jūs šodien redzējāt mašīnistu Darkevicu? Kā tad? Viņš kā vienmēr bija iemetis. Viņš kaut ko stāstīja, prasīja? Nē, tikai pasveicināja. Un kā to ir tālāk? Pēc tam līdzi starp vagoniem. Vilciens sāka braukt un notika nelaime. Paskaties. Vai kāds redzēja, ka jūs ar Darkevicu sasveicināties? Kā tad? Visu redzēja. Turpat krāvī grozījās. Viņiem bija pīpauzi. Bet kas par lietu? Kāpēc jūs man par visu to prasāt? Salms arī tur bija? Roberts? Jā. Krāvēja brigadieris? Jā. Nē, viņš nebija. Roberts nepīpē. Viņš nozuda aiz vagoniem kaut ko paskatīties. Viņš vienmēr staigā apkārt pīpauzes laikā. Pateicos. Varat būt brīvs. Es varu iet? Jā. Ei, Arnold! Arnold! Ei, Arnold! Vai tu nedzirdi vai? Tevi meklē milicija. Mani? Darkevits pagalam visus nopratina. Špagožu noliktavu. Kad jūs redzējāt Darkevicu? Kad es atgriezos pēc pusdienām uz noliktavu. Viņš bija tālu no jums? Un starp mums bija palikuši kādi 1,30 m. Viņš kaut kā paklupa un tad viņu parāva zem riteņiem. Kāds jums bija attiecības ar Darkevicu? Nekāds. Viņš ar mani nerunāja, nesveicināja. Kādēļ? Nezinu. Darkevits esot teicis dispečeram, ka ejot jūs sist. Kāpēc? Piedzēries viņš visiem piekasies un solies samaukt pa ģīmi. Savādi. Tāds sīciņš. Bet grasījās jūs piekala. Savādi gan. Viņš taču bija pilnā. Saprotiet? Saprotam. Es saprotam. Sveicināti. Sveiks. Sveicināti. Petersons? Jā. Atvainojieties, runāšu īsi. Jūs zināt, kas noticis? Jā. Sakiet, jums mašīnis Darkevits bija labi pazīstams? Tikai tā nedaudz. Mēs dažreiz braucām pa vienu maršrutu Rīga-Klaipēda. Kā jūs varat raksturot Darkevicu? Bija labs speciālists. Šī grāmatiņa bija viņam kabatā. Sakiet man lūdzu, vai izpēļņi visās brigādēs ir apmēram vienāda?
Jā, apmēram. Vai tās ir prēmijas, ko katru mēnesi pirmajos datumos pārskait uz kraikas? Uz kraikas? Mums nekādas prēmijas nepārskaita. Sakiet, vai Darkevicam bija ienaidnieki? Es nezinu. Jūs slikti jūtaties? Jā. Es neesmu gulējis. Es naktī strādāju. Atļausiet? Lūdzu. Paldies. Nu? Ko domā darīt? Atvainojiet, vai man nav naudas pārvedumu? Vakar pārskaitīt 500 rubļu. No kuriem? To es jums nevaru pateikt. Naudu jūsu rēķinā var pārskaitīt jebkurš pilsonis. Vai jūs neatceraties, kāds viņš izskatās? Jums grūti iedomāties, kas pārskaitīs tādu summu? Es zinu, protams. Kādēļ jūs prasāt? Atvainojiet. Sveicināti. Sveicināti. Atļausiet? Lūdzu. Krimināla meklēšanas inspektors. Edelmanis. Vispirms es gribētu izteikt jums līdzjūtību. Nevajag, jūs taču esat atnācis dienas darīšanās. Lūdzu, istabā. Sēdieties. Paldies. Ko jūs gribat noskaidrot? Es gribētu... Un ko te vispār vajag noskaidrot? Sakiet, lūdzu, kādas jums bija attiecības ar tēvu? Bērnībā es viņu ļoti mīlēju. Es viņu vienmēr mīlēju, bet jau sen mēs dzīvojām katrs par sevi un ne jau manas vainas dēļ. Nesaprotu. Paskaidrojiet. Viņam bija sava dzīve, man sava. Kādēļ? Iesim. Nāciet. Nu, lūk. Tā viņš dzīvoja. Kad grozs bija pilns, es tās sadedzināju. Mums ir krāsnes apkūre. Tas viss sākās pēc tam, kad nomira mamma. Jā. Drošs paņēmiens, kā tikt vaļā no algas. Ja tikai ar to pietiktu. Mans vectēvs kala kapu pieminekļus. Viņam palika parādnieki, un arī tas viss aizgāja kārtīs. Prāvas summas? Es precīzi nezinu. Domāju, ka jā. Es pati dzirdēju, kā zvanīja pa telefonu un paziņoja, ka nauda pārskaitīt uz kraikasi. Mums ir paralēli aparāti. Bet, kad es viņam lūdzu pielikt pāris desmitnieku ziemas mētelim, tad viņam nebija ko dot. Kā jūs tēvs reaģēja uz šiem zvaniem? Vienmēr pēc šādas sarunas viņš ieslēdzās šajā istabā un nevienu nelaida pie sevis. Un kā jūs domājat, kāpēc? Manuprāt, viņš no kāda baidījās. Lūdzu, pasakiet, ar ko jūs tēvs parasti spēlē kārtas? Es tūlīt. Un pie viena uzrakstiet arī radinieku adreses. Lūdzu. Jā.
Neuztraucieties. Jums taču nav iemesla to darīt. Es tūlīt. Robert, šodien tev nevajadzēja nākt pie manis. Nekas. Man būs labi mazais. Labrīt. Biedri Peterson, kā jūs audzināt savus bērnus? Pakāpieties dažus stāvus un paskatieties, visa siena mirkst nolieta ar ūdeni. Tas jūsu dēliņa darbs. Jums vajadzēs par remontu maksāt. Es samaksāšu, protams. Un meitiņu pieskatiet labāk. Tā kompānija, ar ko viņi klīst pa tumšiem kaktiem, tā nav laba kompānija. Pateicos. Tēt, es tev priekšā manam putnam. Tēt, pie mums jauno tehnikas stacijā būs konkurss. Tas mūziku piemeklē, paklausies. Tu apkludināji kāpņu telpu. Man vānās kalvēs 12 filmiņas. Es aizmirsu aizgriezt krānu. Nu un pārplūdu. Slaucīju kopā, bet jau bija par vēlu. Nākošais būšu uzmanīgāks. Lūdzu, neiprom, tēt. Man uz putnus drusciņu. Vēl paskaties. Pašreiz nav laika. Viņi ir tik skaisti. Citu reizi. Rīt uz Klaipēdu ārpus kārtas reizes. Man vēl šis tas ir jānokārto. Bet kādu citu reizi noteikti paskatīšos. Bet kā tu varēsi pierādīt, ka esi saņēmis tikai 4000 rubļu? To pierāda mana krāja grāmatiņa. Bet skaidrā nauda? Tādu man neviens nav devis. Bet kāpēc interesanti man būtu tev jātic, ko? Varbūt tu tos 4000 ziedo, lai dabūtu sev ticamu alibi, bet 10 000 ņēmi un noslēpi? Kāpēc tu man apvaino? Ak, Dievs, to nevis es saku, to tev izmeklētājs teiks. Svētais atradies, kam ne par šo, ne par to iegrūduši 4 stāvus. Tu vispirms pamēģini pierādīt, ka tev vispār zvanījuši pa telefonu. Jā, protams. Jā. Bet par kaut ko jau man maksā. Lūk, tieši par šitiem vārdiem. Izmeklētājiem tevi nāksies iebāzt vietā ar necilu arhitektūru. Kaut vai līdz tiesai, kaut vai tāpēc, lai kāds no bandas, tev, mīļais draugs, rīkli nepārgriež. Rīkli man nepārgriezīs. Bet bērniem gan vajadzēs kaut kā izskaidrot. Kas tu esi par cilvēku, es nevaru saprast. Ne uz miliciju tev jāskrien, bet jātur mute. To es tev saku kā radinieks radiniekam. Pagaidām tas ir visprātīgākais. Pagaidām, kamēr tu vāksi pierādījumus pret bandītiem. Viņi nav muļķi. Viņi par velti nemaksā. Viņiem jābūt pārliecinātiem, ka tu kaut ko zini, kaut ko redzi. Jā, patiešām. Nu, redzi. Man vajag izsekot viņus. Jā. Un dabūt kaut kādus pierādījumus. Jā. Un pēc tam iet uz miliciju. Galīgi stulbs palicis atkal uz miliciju. Es taču tev visu jau vienreiz izskaidroju. Bet, ja tu gribi, lūdzu, skrien uz miliciju. Skrien pēc šitās zupiņas. Skrien. Klausies, bet telefons zvani taču bija. Nav svarīgi, kas bijis. Svarīgi, kā tas viss tiesā izskatīsies. Labvakar, tēvs. Ar labu nakti, meitiņu.
Līdz tehnikuma beigšanai tev vēl atlikuši 2 gadi. Cikos tu pārrodies mājās, kad manis nav? Agrāk, 17 gadu vecumā, jau precējās. Agrāk 17-gadīgie jau strādāt mācēja. Kā tev ar mācībām? Labi. Tikai par saceriem 4. Papu. Jūs ar mammu sākumā mīlējāt viens otru? Jā, mīlējām. Un uzreiz tā, vairs nemīlējāt? Nu, ko tu man izprašņā? Mīlējāt, nemīlējāt? Zini, es mēģinu saprast, kāpēc tā noticis. Tu visu laiku esi projām, gan ar vilcienu, gan ar fotoaparātu. Tev vajadzēja ar māti vairāk būt kopā. Jūs vēl neguļat? Par labu nakti. Ar labu nakti. Tātad Darkēvics gājas bojā nelaimes gadījumā. Jā, tas izriet no ekspertu slēdzieniem un liecinieku liecībām. Tomēr... Kas tomēr? Gribu jums parādīt nelaiķu krājgrāmatiņu. Mani pārsteidz pārskaitījumi. Es aizvedu Kruglovu līdz notikumu vietai, krājgrāmatiņa bija Darkēvicam kabatā. Regulāri pārskaitījumi. Jā, nezinām personu par tiem sistemātiski informējas pa telefonu. Georgi Matvejič, ienāciet lūdzu uz mirkli. Tālāk. Esmu runājis ar visiem Darkēvica radiniekiem. Viņi naudu nav sūtījuši, bet ir kāda savdabīga detaļa. Kāda? Darkēvics spēlējis kārtas. Pie tam neveiksmīgi. Parasti daudz paspēlējis. Tas ir interesanti. Atļausiet? Lūdzu. Labrīt. Sēdieties. Pateicos. Uzdevums tāds. Vilciena mašinistam kāds katru mēnesi pārskaita 500. Vēlāk paziņo par to pa telefonu. Par kādiem pakalpojumiem? Var piedāvāt 5000 versiju. Jautājums ir svarīgs. Mašinists brauc pa vienu maršrutu? Nē, nevienmēr. Visticamākais kreisā prece. Ja mašinists saņēmis naudu par vešanu. Vai jums jau ir konkrēti dati? Iepazīstieties. Bet jūs biedri iedeva mani turpiniet izmeklēšanu, kā esat sācis. Labdien! Labdien! Sēdieties! Paldies! Tas par skārdu. Nitrolaku realizēt nepaspēju, bet būs, drīz būs. Kur veidlapas? Kā vienmēr viss kārtībā. Par visiem zīmogiem un arī ar precīziem tekošo rēķinu numuriem. Atliek tikai aizpildīt un parakstīt. Un kas tur Rīgā sakrājies? Elektroinstalācijas vādi, 15,000 metru. Alumīnija vai kapara? Ko? Alumīnija vai kapara vādi? Alumīnija. Skaidrs. Dezodoranti. Tie ir modē, tos pērt. Es varētu pārdot 1000, tikai tu man nodrošini telpas, kur tos glabā. To es nokārtošu, tad ņemam. Katrā ziņā. Vieglajām automašīnām 1200 gabala artikls 704 un 705. Piķeņkā. Atnes mums tējiņu. Un paķer no ledus skapja kaut ko stiprāku. Nē. Tas nolādētās ziras dēļ.
Darkievics jau pakļūst zem vilciena. Kāpēc jūs Petersonam grūdat baltu naudu? Viņš neko priekš mums faktiski nav izdarījis. Zivtiņas vajag iebarot, tad tās vēlāk labi ķeras. Pareizi. Vai tev riskēja vajadzējās? Petersons labi zina pēdējā vagona numuru. Viņš jau saskatīts signālu lukturi. Tas ir vistīrākais bleķis. Vēl neviens nav skrējis skatīties to numuru. Bet ja nu aizskrien? 80 vagonu, turp un atpakaļ, gandrīz 2 kilometri. Šefs zina, kāpēc tam Petersonam maksā. Ieparos, viņš būs visu izdarījis. Vai tu te? Kamēr cilvēka turēsi bailēs, vari mierīgi atpūsties mīkstos pēļos. Precīzi. Darbs mērkaķi padarīs par cilvēku. Bailes viņu pārvērš atkal par mērkaķi. Nu, kurš, bet kāpēc man par to jāmaksā? Tā, dzērieni, šņabis, rums. Savienojiet mani lūdzu ar pārvaldiem. Tūlīt. Tehniskā daļa. Labdien. Vai drīkst? Lūdzu. Apskatiet, lūdzu, uzmanīgi. Un cinkotais jumtas kārts. Lūdzu, varu iet strādāt? Pagaidām varat iet, mēs tiksim galā. Jums ir laba kartotēka. Mēs pacentīsimies jūs lieki netraucēt. Būšu jums ļoti pateicīgs. Lūk, pievērsiet uzmanību. Viss kārtībā. Nākošā stacija Klaipēda. Vēl 100 kilometrus. Toties jāapstājas, mums vairāk nebūs. Šefs sasildīs. Paldies. Labdien, rīdznieki! Arnold, jūs pie telefona. Jā. Peterson. Jā, es. Paldies par darbu. Naudu uz jūsu rēķinu. Pārskaitītā. Centrāli. Halo, centrāli. Jā? Sakiet man lūdzu, no kurienes zvanīja? No Rīgas. Meitenī, nenolieciet klausuli, lūdzu, man noteikti ir jāzina, no kurienes zvani. Palīdziet man, es jūs lūdzu. Pagaidiet brītiņu. Paldies. Zvanīju no Rīgas centrālās sarunu vietas, no 6. kabīnes. Neko vairāk palīdzēt es nevaru. Pateicos. Nepatīkam jaunumi. Jā. Kas noticis? Nekas nav noticis. Vai es nevaru jums palīdzēt? Nekas nav noticis! Ko jūs? Arnold, kas liecies? Ko jums vajag? Ko jums vajag? Man nav nekāda nepatikšanu! Man viss ir kārtībā! Māra, iedodiet kaut ko nomierinošu. Te ir, ņemiet. Tā. Tūlīt. Še, izdzer. Nervi uzdod.
laiku uzdod. Es jau labu laiku skatos. Tev ar nerviem nav lāga. Es zinu, Zigi. Ja nebūtu bērnu... Paklausies mani. Ņem atvaļinājumu un vēl pāris nedēļas uz sava rēķina, savāc bērnus un laid prom saļumos. Tici man, tu atgriezīsies pavisam cits cilvēks. Paldies, paldies. Jā, tā jau nu man laidīs atvaļinājumā, jā. Arnold, līdz Rīgai es sadomāšu vismaz 5 dzelžainus iemeslus. Jebkurš piekritīs, ka tev atvaļinājums vajadzīgs kā zivju ūdens. Nu, paldies. Nu, viss kārtībā. Atvainojies, lūdzu, meitenei. Par to neuztraucies. Viss būs kārtībā. Sveiki, puiši! Labdien! Sveicināti! Var palūgt jūs uz pāris vārdiem? Lūdzu. Atļaujiet uzdot jums vienu jautājumu, biedra Meņģeli. Jautājiet. Cik jums ir gadu? 63. Bet kāpēc jūs interesē mans vecums? Jūs domājat, es nevaru aiziet pensijā, tāpēc, ka noliktava ir pamatīgs iztrūkums? Un, kad man būs jānodod lietas, tas uzpeldēs. Pareizi? Nē, varat neuztraukties. Vecais Meņģelis nekad nepieskārsies ne jūsu, ne valsts īpašumam. Un arī viņi to nedarīs. Tas, kurš iemācīt strādāt, no otra nekā neņems. Kāpēc jūs te uztraucaties? Es taču neko tādu nepateicu. Nē, teicāt. Es jums redzu cauri, vēl 3 metrus zemē. Pataisiet Meņģeli par zagli. Viņš ir godīgais par jums. Kādēļ tev vajag šīs fizionomijas? Ko? Mazs pārsteigums maniem darba biedriem. Ā, tādēļ? Nu, labi. Turpin. Klausos? Peterson. Jā. Rītdienas reisa laikā jums pa sliedēm skries pretī cilvēks un māsli apstājas. Apstādiniet vilcienu un sūtiet palīgu noskaidrot, kas noticis. Par notikušo jūs varat ziņot savam dispečeram. Pagājušo reizi jūs man stāstījāt, kad dzirdējāt tēvu sarunājamies ar cilvēku, kas viņam pārskaitīja naudu. Bija tā? Jā. Ko sacīja šis cilvēks? Neko sevišķu. Darkevits, naudu jums ir pārskaitīta. Un ko atbildēja tēvs? Paldies, varbūt pateicos. Zvanītājiem bija tāda vecīga balss. Nedabīga. Bet kāpēc jūs domājat, ka viņš bija jūsu vectēva parādnieks? Nu, kur tad citur naudai rasties? Jūs teicāt, ka tēvs baidījās no viņa. Jā. Bet varbūt jums tikai tā šķita? Nē. Sveicināti. Man vajag jūs priekšā atvainoties, leitenanta.
Toreiz es nepateicu vispār savām attiecībām ar Darkevicu. Robert. Paldies. Tagad es jums pats varu pasakīt, kāpēc Darkevics jūs neieredzēja. Jūs dzīvojat kopā ar viņu meitu, lai gan nebijāt precējušies. Es domāju, ka Darkevicam par to vajadzēja priecāties. Peterson, pēc grafika atvaļinājums jums pienāks tikai septembrī. Jā, es zinu, bet man, saprotiet, ir īpaši apstākļi. Man uz laukiem smagi saslimus māsa. Paskatīsimies, ko man būtu iespējams izkombinēt. Tā, kuru gan es rīt varu uzsēdināt uz lokomotīvas? Nē, jau šodien man vajag būt pie māsas. Varbūt jūs man neticat? Pēters, vai es jums kādreiz neesmu ticējis? Pateicos. Pagaid, tās lielākās pa priekšu. Nu, Petersoni, man tas kaudzē. Kā brauksim tā nosūtīsim, kāpēc velns mūs neatradīs. Beidzot, es kā nāks iedegt. Man pēc varam gulēt teltī līdz rudenim. Aiziet, sarauj. Lūk tā. Varbūt paņemt līdz tranzistoru. Ņem. Labāk padomā par lielāku kartu. Mēs ar tēvu neesam kā dietiķi. Telefons. Pagaidi. Klausos. Peterson, nedariet muļķības. Brauciet rīt uz Klepēdu. Es pavēlu. Un atcerieties, kas notika ar Darkevicu. Paklau. Tēti, kas ar tevi notika? Nekas. Es tūliņ būšu atpakaļ. Pēc brīža. Neuztraucies. Atvaino, Mirza, ka es tevi atrauju no darba. Bet es ceru, ka tu mani sapratīsi. Man ir liels lūgums. Man vajadzīga tava palīdzība. Naudas tev atdošu, bet tikai pēc pāris nedēļām. Tagad tas vairs nav tik svarīgi. Tu atradi citu izēju? Jā. Kādu? Tas nav svarīgi. Tev vajadzētu ar bērniem rīt izbraukt. Kaut kur zaļumos. Klausies, tu saproti pats, ko tu runā? Bet es viņiem apsolīju. Viņi sen sapņo par tādu braucienu. Bet man situācija ir tāda, ka es nevaru izpildīt savu solījumu. Man ir jābūt darbā, man ir darīšanas, man ir ģimene gal galā. Un bērni? Mūsu bērni, Mirza. Es reti tevi lūdzu, bet šoreiz to daru. Brauc ar viņiem. Viņus nedrīkst mānīt. Bet kāpēc tu pats nevari izpildīt savu solījumu? Nevaru, Mirza. Kāpēc? Nevaru. Mirza, saproti, bez bērniem man it nekā cita dzīvē vairs nav. Viņu dēļ es rīt braucu reisā. Ko tu gribi darīt, Arnold? Tātad es varu sacīt, ka rīt tu brauks ar viņiem. Arnold. Jā vai ne? Jā. Paldies tev. Kas jums liecies, Peterson? Es speciāli atsaucu cilvēku no atvaļinājuma, lai jūs tiktu pie savas māsas. Bet jūs lūk atnākat un gribat braukt reisā. Es saprotu. Man piezvanīja un pateica, ka māsa jau ir slimnīcā un man braukt nav nepieciešams. Nu labi, bet ko lai saku cilvēkam, kur esmu atsaucis no atvaļinājuma? Skats, cik brīnišķīgs laiks. Jums taču ir bērni, vai ne? Aizbrauciet kaut kur. Jūs lūdzu pasakiet tam cilvēkam, ka viss noticis manas vainas dēļ. Protams, pateikšu. Ne jau manas.
Nu labi, ejiet. Es kaut ko izdomāšu. Atteicos. Jā, ja tev sākuši tā draudēt, tad labāk gan doties uz miliciju. Paldies, aiznesiet lūdzu tur. Labi. Cilvēks, kas apstādinās vilcienu, noteikti būs no viņu bandas. Es viņu nofotografēšu. Un varbūt nofotografēšu vēl kādus. Un jau nākošajā stacijā es šo filmiņu nodošu milicijai. Bet ja milicija ieradīsies, kamēr banda laupa vilcienu, tu būsi to apstādinājis. Tev arī. Piesies lietu par līdzdalību. Jā, tev taisnība. Tāds pavērsiens man var dārgi maksāt. Bet es tomēr cīnīšos. Būt vai nebūt ko? Nu, nekas. Cīnies. Tikai man liekas, ka tu neesi nācis pie manis pēc padoma. Nē. Bet ko tu gribi? Te ir tie cilvēki, kurus es nofotografēju pagājušajā reisā. Ja es neierodos līdz parītdienai, tu dodies uz miliciju un izstāsti visu pēc kārtas. Atstādinātam advokātam staigāt pa milicijām? Kur tas ir redzēts? Es taču tā visu klientūru pazaudēšu. Arī es tev honorāru samaksāšu. Tu atkāpies ar savu naudu. Nu tad jau visu labu. Jūs šeit pirmo reizi? Jūs jau neticēsiet, ja es teikšu, ka ilgi nekur neesmu bijusi. Uz kino. Reiz gadā uz teātri. Ja esat šeit pirmo reizi, tad var atvērēties sev kaut ko patiešām ļoti brīnišķīgu. Un tas piepildīsies. Par jums. Tamāra, es gribētu palīdzēt jums dzīvē iekārtoties. Jūs patiesi esat fenomens savā darbā. Manas iepriekšējās sekretāras tik vien mācēja, ka sist uz raksta mašīnas ar vienu pirkstu, bet jūs... Es uz jums varu paļauties jebkurā lietā. Bet vajadzētu padomāt par nākotni. Ar jaungadu atbrīvosies prekšriņa vieta. Pateicos. Es jūs sapratu. Esmu jums pateicīga. Bet vai es to varēšu? Varēsi. Guna. Tas esmu es teicis. Kas ir? Te meitiņa nauda saimniecībai. Tu jau esi pieaugusi. Kāpēc tik daudz? Zini, es varu aizkavēties.
Tēti, tu mums kaut ko nestāsti. Guna, nu ko gan tu neizdomā? Tu esi kļūst pēdējā laikā tik savāds. Ko jūs tik agri piecēlāties? Par ko jūs runājat? Guli, mēs nekur nebrauksim. Ko? Kā nebrauksit? Brauksit. Jūs šodien brauksit ar mammu. Kāpēc ar mammu, bet ne ar tevi? Tāpēc, ka es šodien nevaru. Kāpēc nevar? Kad atbraukšu, izstāstīšu. Tēti, izstāst labāk tūlīt. Mums būs vieglāk. Meitiņ, liecies gulēt. Nu, un tu arī. Tēti! Esmu klāt. Kur tu vazājies, vēlams parāvis? Cik reizes tev neesmu teicis, nedrīkst nokavēt? Mūsu darbā nedrīkst nokavēt ne minūti! Nu ko, tu viss taču ir kārtībā, Arno. Tas tur! Piesargāt! Nekāp virs. Kur liek? Ņem atpakaļ. Осторожно. Ej, Rodri! Ko? Ei, pagaidiet! Saprot, izmēģini jauno objektīvu. Jā, nu mēģini. Es noskaidroju, ka viltotie preču pieprasījumi ir uz oriģinālajām veidlapām ar īstiem zīmogiem. Gudri. Tikai paraksti viltoti. Kur viņiem iespējams dabūt šīs veidlapas? Vēl nav noskaidrots. Ko nolēmāt darīt? Vispirms jātiek skaidrībā, kāda loma šajās operācijās ir direktoram Rozem. Drīz zināsim. Liekais vagons ar numuru 259 65 54 jau ir ceļā. Tālāk. Ceļš līdz Klēpēdai ir bloķēts, un vagons praktiski pazust nekur nevar. Biļeti man ir kabatā. Es dodos uz Klēpēdu. Labi, turpiniet operāciju. Atļausiet iet? Ejiet. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Robi! Jā, tēt. Nokavēsi skolu! Augsti godātais kolēģi Edelmane, jums ir tā retā izdevība aiztransportēt mani līdz preču stacijai. Dargais kolēģi Jakovļev, es to izdarīšu nekavējoties.
man nesen piedāvāja nopirkt zirgu. Piešus es dāvinu. Sveiks! Nu, ātrāk, ātrāk. Pēc stundas mums ir jābūt autoostā. Kur tos fotoaparāts? Un filmiņas paņemtā vairāk. Es aizmirsu. Man skolā šodien jāparāda diapozitīvi. Iešu atlasīt tāds piemērotāks. Nevajag, mamma. Kāpēc Raitis izskatās tik neapmierināts? Vai viņam skolā viss ir kārtībā, kā tu domā? Viņš grib braukt tikai ar tēvu. Un ar mani ne. Kā redz, nē. Nu. Nu, brauksim dēliņ, jā? Brauciet labāk vienas. Es nepaspēšu. Raiti. Raiti! Labi. Mēs braucam divatā. Nevajag upurēties tikai manis dēļ. To tu saki speciāli, lai sāpinātu mani. Es nekad nevienu neesmu sāpinājusi. Kāpēc tad tu ņirgājies par mani? Tu esi diezgan pieaugus, lai kaut cik man saprastu. Šaubos, vai kādreiz sapratīšu tevi. Guna, ar tavu tēvu es mocījos. Tā taču nebija dzīve. Mans tagadējais vīrs ir pavisam citāds. Es mīlu viņu. Es nevaru bez viņa. Bet bez mums tu vari. Es mīlu viņu. Tavs tēvs starp mums runājot. Es viņu nekad neesmu sapratusi. Vai tagad tavas mīlestības dēļ nevienam nebūs jācieš? Es ceru, ka tagad par pretapauļošanās līdzekļiem tu kaut ko saproti. Es varu arī brāli pasaukt. Ak, Dievs, kāpēc jūs esat tik cietsirdīgi pret mani? Kāpēc jūs esat tik cietsirdīgi pret mani? Te jūsu parakstītie iesniegumi preču saņemšanai. Bet kāpēc man tos nevajadzēja parakstīt? Tāpēc, ka tie ir viltoti iesniegumi. Viltoti? Mhm. Kā tad es to varēju zināt? Es taču esmu kriminālists. Pareizi. Bet tagad paskatīsimies šos dokumentus. Jā. Šīs vēstules. Tajā stress ar lielu neapmierinātību paziņojums, ka nav saņēmis tās vai citas preces. Parādiet man, lūdzu. Ņemiet. Lūk, te ir vēl kāda vēstule jūsu rakstīta. Jā. Atbildot uz vēstuli numuru 2803 paziņojam, ka preces tiešām nav nosūtītas mūsu grāmatvedības kļūdas dēļ. Jūsu pasūtījumu izpildīsim nākošajā kvartālā, tiklīdz mūsu bāze augšmenētās preces saņems. Direktors Roza, paraksts un zīmogs. Jā. Piedodiet. Mazu rietu ūdeni. Izsauciet lūdzu manu sekretāri. Ko tas mainīs? Neatceros, ka būtu parakstījis tādu papīru. Bet varbūt esmu. Bet paraksts ir jūsu. Mans. Tad kas par lietu? Es jūs lūdzu, izsauciet Šimanovsku. Bez viņas nebūs skaidrības.
Kabināja 3 vagonus, piekabināja 4. Vagons 2596554 brauc tālāk. Kāpēc tu bildē? Ko tu dari? Suns! Ko tu kripcē? Nosatīšu! Baitā! Mani nofotografēja. Kas? Tas ir viņa prieks. Es jau jūtu, ka kaut kas notiks. Kas noticis? Nofotografēja. Man Milicija 2 gadus pēdām staigā. Mūžis novēdētājs. Mierīgi, Viķa. Acis izdurs un rīkli pārgrazīšu. Mierīgi, es tev saku. Viss būs kārtībā. Nerausties. Es jau jūtu, ka kaut kas notiks. Slikti sapņi naktīs rādījās. Baznīcā kārti spēlēju. Un kā piepērku vieni kreici! Čīksti kā bāba. Ja Petersons būtu bijis milicijā, mēs jau sen sēdētu būrī kā balodīši. Domā? Protams. Nē, man tomēr nogrāvis. Nē, lufāk! Es naktīs vairs nevaru mierīgi gulēt. Es jūtu, ka nebūs labi precēs, es jūtu. Parāds tu euro! Nē. Ko tu gribi? Viss pamest un pazust? Nespēj. Tev? Nezinu. Ne tev, ne man šefs nepiedos. Šefs zvanīja, vagonā iztikt, lai brauc uz Klaipēdu, lai domā, ka sajūg dokumenti. Nu, es jau teicu. Ņem mašīnu un drāzi. Ātrāk, paklausies. Novāc traktoru, ļaudis brīdini. Tiksimies pie estētiņa, rīkojies. Arnold, bremzē, cilvēks skrien pa sliedēm, rāda, lai turam! Paskaties, kas tur liecies. Aha. Un numuru pierakstu. Sastāvu pārbaudi. Labi. Sastāvu pārbaudi. Labi, labi. Tur ir. Velns, lai parauž. Ziepes, tur ir cilvēki. Oi, saulī. Vienalga mums ir jāatkabina. Citādi pēdējā vagona numurs mums iegāzīs. Ja nākošajā stacijā būs izziņot trauksme. Šitie pļāvai tūlīt pazūnīs, kad vagons atkabinājies. Varbūt viņiem piežmiegt rīklas. Golīgi dūs. Nu, nelec. Padomāsim. Taisies, ka pazūd no sliedēm, kurslēsi vai? Brauc, ka tev saka! Tūlīt! Ātrāk, ātrāk! Dispečers klausās! Nu runājiet taču! 287. kilometrā piespiedu apstāšanās. Kas par lietu? Traktors uz pārbrauktu. Numuru pierakstījāt? Jā, pierakstīju. Un kas ar traktoru noticis? Kā lai es zinu? Un tad noskaidrojiet. Motors noslāp stūļam. Pārmācīšu! Man vajadzēja jums sapīt! Sēdies, putisiet! Netālu no Klaipēdas ir vecas sasarojums
ko vairs nelieto! Pareizi! Kad vēl paspēsim! Atkabināt braucošam ne par ko, tev labāk uz cietumu! Kāpēc man tas jādara? Viņam ar kāju pa burnu! Ļāpties! Ļāpties! Es tev aizsūtīšu pie taviem pretīgiem senčiem! Viss ir kārtībā. Tev ir labi. Drīz būsim galā. Tev vajadzēs atķert manas mantas un pagatavot vakariņas. Aha. Man pilsētā šis tas jānokārto. Jā, labi. Tikai fotoaparātu akurāti ieliec čemodānā, lai nesot nesadaužu. Jā. Še.
Aizies pēc viena šampānieša. Tad man vajadzēs skriet mežonīgā ātrumā, lai tiktu kamēr vaļā. Paklau, Arno, kas ar tevi notiek? Tu taču vispār nekad nedzēri. Nekas. Tiklīdz apstāsimies tā jos prom. Aha. Es te piekopšu. Skaidrs. Ja manis līdz 10 vakarā nebūs, korķie vaļā un dzer uz manu veselību. Šef, tu ej pie dāmas, ja īsti nezini, kad atgriezīsies. Kā viņai ar intelektu? Pēc tam pateikšu. No, terva. Prezidentu, šņoj. Nu ņem. Uz otru pusi. Padodieties! Jūs esat ielemti! Nešaujiet! Padodos! Jūs apkabināt vagonu. Aha. Lokomotīvies aizbraukšu. Labi. Skrien. Aha. Lai aizbrauc lokomotīva. Tur malā būs mazāk ziņkārīgu acu. No kurienes tā uzradās? Velns viņu zina. Laikam stāvējusi aiz vagoniem. Parādīsies kaut kāda sieviete. Pašreiz dodas pie mašīnista. Kādu norādījumu? Mašīnistu pagaidām neaizturiet. Uzziniet, kas tā par sievieti. Jā. Sekojiet viņas darbībai. Uzdevums skaidrs. Peterson! Tamāra, sveicināt! Kā jūs te gadījāties? Es speciāli atlidoju, lai satiktu jūs. Kas ir noticis? Mēs esam upuri. Mūs abus šantažēja. Ejam uz miliciju. Citādi var notikt nelabojamais. Es jūs nesaprotu, Tamāra. Jums vajag man palīdzēt. Kā? Ar ko? Es daudz zinu par šīm mahinācijām. Par kādām mahinācijām? Man ir zināms, ka no jūsu vilciena šodien atkabināja vagonu. Ko jūs?
Jūs zināt, ka vilcienam atkabināja vagonu? Es zinu vairāk, kā jūs domājat. Es zinu, kā viņi noformēja dokumentus. Izdarīja zādzības. Ejam uz miliciju, citādi rīt jau var būt par vēlu. Neuztraucieties. Nē, es vairs Sakiet, nespēju. lūdzu, kā jūs uzzinājāt par to vagonu? Ko? Es taču strādāju par sekretāri. Visa dokumentācija gāja caur manām rokām. Man ir daudz lietišķo pierādījumu. Nē, es vairs nespēju. Neuztraucieties. Nespēju. Neuztraucieties. Es jūs lūdzu, atbalstieties uz manu roku. Lūk tā. Iesim taisni. Tur ir. Labi. Tuvāk. Nomierinieties, Tamāra, es jūs lūdzu. Nāciet, es tikai pa ceļam paķeršu dokumentu kopijas. Mūs abas noķēra uz vienu un to pašu makšķeri. Ar naudas pārvedumiem un telefonu zvaniem. Viņi man turēja pastāvīgās bailēs. Es arī agrāk baidījos, bet tagad pietiek. Neliešu. Man arī ir pierādījumi. Es vairākus no viņiem nofotografēju. Iesim cauri šai sētai. Tūlīt tikai paņemšu tos dokumentus. Es jūs pagaidīšu tepat uz ielas. Nē, ko jūs? Uz ielas palikt nevajadzētu. Izsauksim taksometru. Nāciet. Te. Lūdzu. Ejiet vien. Sēdieties. Labvakar. Sēdieties. Lūk. Šis nepateicīgais cilvēks. Peterson, nu kā tad tā? Mēs jums devām naudu, lai jūs varētu nodrošināt savai ģimenei lepnu dzīvi. Viņš no mums saņēma vairāk nekā baņķieris, bet tagad grib mūs sadot prokuroram saplosīšanai. Kādēļ ir tā, Peterson? Nu, ar ko tad tu sadomāji cīnīties? Ar mani? Lupata. Bet viens otrs, kad tu šodien apstādināji vilcienu, gribēju tevi uzskatīt par savējo. Labi, ka es iedomājos vēlreiz pārbaudīt. Kas jūs esat? Nu ko, iepazīstieties. Šī dāma ir šefs. Kāpēc tev iegribējās skriet uz miliciju? Klusē. Naudu te tur neviens nedos. Nepārēķinies. Ranči. Tās turtiņas veras tikai no ārpuses. Ko jums no manis vajag? Atbildi, kam esi stāstījis par mums un kur ir fotoaprāts ar filmām. Ne. Nespēlēšiet varoni. Citādi bērniem būs jāaug bez tevis. Gribat iebaidīt? Nē, vienoties. Nedariet muļķības. Brauciet rīt uz Klepētu. Es pavēlu. Un atcerieties, kas notika ar Darkevicu. Es vairs neesmu iebaidāms. Nezinu, vai nu tā būs. Mēs paceļam ankuru, tāpēc, ka laika mums pamaz. Lūk dokumentīši, kas jums jāapraksta. Par to, ka esmu saņēmis 20 000, kurus jūs, protams, nesaņemsit. Bet tā būs garantija, ka mums nevajadzēs satikties pie izmeklētāja galda. Kur ir fotoaparāts? Mūli? Tu atstāji to lokomotīvē? Vai jau tev pāriniekam?
Gebild balvu! Nu? Pazud, ka nebijuši. Domājiet, puiši, domājiet. Jums labāk zināms, kur viņi varētu te ielīst. Jāiet pa visām mājām. To te nav nemaz tik daudz. Izbiedēsiet. Būsim uzmanīgi. Sākam pēc kārtas. Vai notiek? Viss būs kārtībā. Sāpes pastiprina bailes. Beidz filozofēt. Laiks nozust. Man viss kārtībā. Mašīna gaida. Nu? Tagad parakstīsi? Vai vēl ar tevi parunāties? Parakstīšu. Pajiet no! Pajiet no! Būs tiesības, nevar šaut. Nešaujies! Nevajag! Rokas! Nomest ieročus!